tas ir viens neliels pirmais solis. Tātad neliels pirmais solis, kur būtiskākā jēga ir grozījumi notariāta likumā, paredzot, ka pie notāra var divi pilngadīgi cilvēki aiziet un paziņot, ka mēs neesam laulībā, mēs neesam radniecībā, līdz ar to mēs vēlamies noformēt savus partneru attiecības. Tātad partneru attiecību institūta izveidošana Latvijā. Nākamais jau virkne tālāk grozījumi citos normatīvos aktos ir nelieli atvieglojumi partneru ģimenei. Ja, tur ir, var teikt tā, varētu sacīt vairāk, kas nav ieviests, ko vajadzētu ieviest. Un tomēr ir svarīgi jau, un es gribētu uzsvērt šī mirkļa vēsturisko nozīmību, ka Latvijas sabiedrība atzīst pirmkārt, ka homoseksuāliem pāriem, tātad vīriešiem un sievietēm attiecīgi partneriem, ir tiesības arī reģistrēt savu ģimeni un valsts to pamana. Ja? Tas ir viens, un tas ir ļoti svarīgi, tas ir, var teikt, principa jautājums, tas, ka reālas tiesības, reāls tiesisks pielietojums ir tālu no optimāla. Tas arī ir jāatzīst tūlīt.